Mani sauc Martīns Irgensons. Es mācos Valmieras Martējas sākuma skolas 4. C klasē. Šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Laime nav bagātībā. Vecos laikos bijis bagāts ķēniņš. Reiz viņš palicis ļoti slims. Atteicinājis iekšzemes ārstus, bet tie neko nav līdzējuši. Tad sācis aicināt ārzemju ārstus. Tie teikuši, ka vajadzīgs laimīga cilvēka krekls. Tad būšot vesels, izsūtīs sulaņus pa visām pasaules daļām, kas atrod laimīgu cilvēku kreklu, lai steidzas atpakaļ pie ķēniņa. Bet sulaņi nākuši mājās tukšām rokām. Saskaities, ķēniņš ar dusmām pavēlējis atkal iet. Agrā rīta stundā kāds vīrietis uz lauka aris un jautrs vilkojas. Sulains priekājis klāt un prasīs: "Kamdēļ tu tik priecīgs?" "Tādēļ, ka esmu laimīgs." "Kas tev par laimi?" "Man ir sieva un maza meitiņa." Tad sulains teica: "Ja tu esi laimīgs, tad novelc savu kreklu un atdod to. Man tas jānes pie ķēniņa, jo viņš ir slims. Ja ķēniņš kreklu uzvilks, tad kļūs vesels." Arājs atpogājis svārku krūtis un teica: "Paskaties, man nemaz krekla nav." Sulains nobrīnījies un teica: "Tik nabadzīgs un tomēr laimīgs?" "Jā, tā ir," Arājs atbildējis. Nu sulains griezies pie ķēniņa un teica: "Laimīgi cilvēku esmu atradis gan, bet krekla tam mugurā nav." Tūlīt ķēniņš izlaicis no gultas un domājas: "Laimīga bagātība man ir vārdzinājusi. Es izdošu savu mantu nabagiem, tad būšu tikpat laimīgs kā Arājs." Un tā arī bija. Ķēniņš izdeva savu mantu nabagiem un kļuva vesels uz visiem laikiem. Agrāk, kad dzirdēju kādu sakām: "Neturi sveci zem pūra", es nesapratu šo teicienu. Kā var turēt sveci zem pūra? Tas nav iespējams. Tagad gan es zinu, ka tas nozīmē, ka nevajadzētu slēpt savas spējas, zināšanas vai talantus. Mana māsa izgatavoja brīnišķīgas rotas, taču par to maz kurš zināja. Viņa kautrējās reklamēt savus darinājumus. Vecāki viņai ieteica piedalīties vietējā rokdarba izstādē, taču māsa sāka šaubīties. Pēc ilgas domāšanas māsa nolēma tomēr piedalīties izstādē. Un panākumi pārsteidza visus. Daudzi gribēja iegādāties un darinātās rotas. Tagad viņa ir izveidojusi e-veikaliņu, vada meistarklases un māca rotdarināšanas prasmes arī citiem cilvēkiem. Māsa izlēma neturēt sveci zem pūra un dalīties arī ar savām zināšanām. Arī es neturu sveci zem pūra un šodien esmu šeit. Un tagad anekdote. Mūzikas skolotājs pasniedz privātas mūzikas nodarbības, un visi zina, ka bērni tajā ir ļoti klusi un paklausīgi. Kolēģis jautā: "Kā tu to panāci?" Mūzikas skolotājs atbild: "Jau pašā pirmajā stundā es audzēkņiem saku: es jūs brīdinu, ja jūs nepaklausīsiet, es pateikšu uz vecākiem, ka jums ir talants." Paldies!